mīļie kūkmīļi! Šodien mēs sākam mūsu kūku maratonu. 10 nedēļas mēs gatavosim kūkas, kopā ar jums es būšu un rādīšu, kā to izdarīt. Kūkās ir ļoti svarīgi grami un to pielietojums katrai receptei. Tāpēc, mīļie, sekosiet uzmanīgi man līdzi, es jums pastāstīšu, kā to darīt, bet, ja gadījumā jums nesanāks, droši zvaniet, es jums palīdzēšu. Ilze jeb Kūciņa, kā viņu iesaukuši savējie, ir kūku meistare jau 15 gadus. Savas teorētiskās un praktiskās zināšanas likumu lietās transformējusi nodarbē, kur savu būtību izliek kūkās. No savas vecmāmiņas mantojusi slepeno un labāko mājas kūku recepti, sākusi savu uzvaras gājienu kūku pasaulē. Nu jau ne tikai kūkas ir Ilzes nodarbe, bet visas iespējamās garšu lietas, krāsainu meistarklašu stundas, dizaina lietas. Vārdu sakot, viss no A līdz Z. Ilze, ar ko tad sāksim? Šodien mēs gatavosim manas vecmāmiņas vismīļāko kūku, un tā, kas ir mantota pie manis, un tā jau noteikti ir 100 un vairāk gadi, tā būs mājas lauku torte ar vārīto krēmu. Labi, esi pazīstama. Esmu tavs privātais ChatGPT, kas vadīs tevi un uzdos tev mīklas. Esmu moderns čalis, kas visu redz, zin un ir ziņkārīgs. Tā, bet tu zini, ka tava kūka brauks ciemos, galu galā tā ir svētku kūka. Vai ir kāda doma, kam to varētu uzdāvināt? Mana kūka brauks ciemos. Es ceru, ka mēs dāvināsim, kā tuvojas Ziemassvētki, kaut kādiem labiem, jaukiem cilvēkiem, un man ir grūti iedomāties, kam, bet es to gatavošu no sirds, un no sirds tā ir jāaizies pie cilvēkiem. Nu, Ziemassvētku laikā ir daudz labdarību, un cilvēki aizkustina ar savu rīcību. Tad jau noteikti būs jācep liela kūka. Labi, stāsti, kādas sastāvdaļas būs vajadzīgas? Tā, nu es esmu sagatavojuši šeit olas, piena, miltus. Arī, ja man kaut kas ļoti pietrūkst, es vienmēr zinu, kam zvanīt, un kas atradīs visu nepieciešamu. Tas ir veikals Barbora. Mīļie, izmantojiet. Tas vienmēr noder. Bet man būs nepieciešami trauki, un arī jūs sekojat līdzi receptei, kas jums ir nepieciešams, lai pagatavotu kūku. Lauku tortei ir ļoti svarīgs vārītais krēms, ko mēs gatavojam paši no olām, miltiem, cukuru un piena. Ar to es arī sāku, jo parasti tas ir jāatdzesē, kad kūkas biskvīti cepās. Tad sākam ar vārīto krēmu. Vārītais krēms, kas mums ir nepieciešams? Mums ir jāsagatavo katliņš, kurā mēs ieliesim pienu. Pienu vajadzētu liet apmēram litru. Un liksim sildīties, tad mums būs nepieciešamas 8 olas. Tās ir jāiest ar visu baltumu, dzeltenumu traukā. Olas var būt atdzesētas leduskapī un var arī būt neatdzesētas, bet principā ir tā, ka man tas netraucē strādāt. Es arī ņemu istabas temperatūrā, leduskapī turētas lietas būtību, gatavojot krēmu, tas nemainīs. Olām es pievienoju cukuru un es izvēlos Dans cukuru, kurš ir gatavots no Latvijā ražotām cukurbietēm. Ar viņu vienmēr dzīve ir saldāka. Es cukuru pievienoju ar ēdamkaroti. Tas ir mans kā mēra trauks. Es skaitu ēdamkarotes. Un principā ir tā, ja ir 8 olas, tad mēs pievienojam katrai olai 3 ēdamkarotes cukuru. Tas būs 24 ēdamkarotes cukuru. Tad olas ir jāsaputo ar mikseri, un lai cukurs jau mazliet tā kā parādās pirmā putiņa. Nu, ola, principā, viņa nav vēl līdz galam saputojusies, viņai ir parādījušās pirmās tādas putiņas, kas veidojās. Un tad es sāku pievienot 24 ēdamkarotes miltus. Tad milti atkal ar mikseri ir lēnām jāiemaisa. Ja jūs uzreiz palaidīsiet mikseri, viņš jums uztaisīs baltu sniedziņu, bet varbūt vajag, jo Ziemassvētki tuvojās. Masai ir jābūt īsta lauku skābā krēma konsistencē. Un tad mēs lejam katliņā pienu un gaidām, kad viņš mums sāk pirmos burbulīšus sist. Principā piens vārās, viņš uzmet pirmo burbulīti, mēs sagaidām, un te ir vajadzīgs mūsu abas rokas, jo tad ir jālai iekšā tā kā tas saputotā masa, un jāmaisa vienlaicīgi piens, un tā ir jādara, kamēr šis piens paliek biezāks. Bet tas ir jādara ātri, jo viņš ļoti ātri biezē. Tā. Vārītais krēms ir pagatavots. Būtu jauki, ja
Mēs viņu varētu ielikt vecā telpā, vai šobrīd ir ļoti jauki, ir sniegs. Pagalmā iesēdinam katliņu sniegā, lai viņš vismaz stundu, viņam ir pilnībā jādziest, viņš nevar būt silts. Tad es došos ielikt viņu sniegā. Vāciņu nevajag? Nē, vāciņu nevajag. Ja viņš būs vāciņš, tad tas viss karstums būs iekšā. Viņam ir jāiet ārā, lai viņš paliek vēss. Mēs esam tikuši ar varīto krēmu galā, un tagad mēs darbosimies ar biskvītu. Es gatavošu 3 biskvītus šai lauku tortei, un es viņus gatavošu vienlaicīgi visus 3 divos traukos. 3 biskvītu kārtas. Vienam biskvītam es lieku 6 olas. Tātad sāksim ar olām. Tātad ir jādala olu baltums no dzeltenuma. Esam mīļie, uzmanīgi, lai neiekrīt dzeltenums baltumā. Ja viņš gadījumā iekrīt, tad es jums parādīšu, kā mēs to veiksmīgi varam dabūt ārā. Tad mēs ņemam vienu pārsisto olas čaumalu pusīti un zvejojam no šī olu baltuma ārā dzeltenumu un liekam šeit. Ja jums šeit būs dzeltenums, olu baltums vienkārši nesaputosies. Lai kā mēs gribētu, viņš neputosies. Viņu nevar apmānīt. Es esmu daudz reizes mēģinājusi, bet ticiet man, tad gan ir jālai ārā un jātais pa jaunu. Tāpēc esam uzmanīgi. Čaumalas arī var būt šādas, redziet, viņas ir ļoti trauslas. Tad mēs ņemam palīgā otru čaumalu, kas jau mums ir pārsista, un liekam iekšā. Cik liela kūka sanāks no 18 olām? Šeit no šīm 18 olām mums sanāks apmēram 3–3,5 kg. Redziet, tagad es jums varu parādīt pa īstam. Šeit iekļuva baltumā dzeltenums. Es ņemu olu čaumalu pusīti un izvejoju viņu veiksmīgi ārā. Un viss notiek. Vēl var tāds knifiņš būt. Atcerējos, kad mēs dalot olas, mums var ieklist kaut kas mazliet kāda čaumaliņa. Tāpēc ir vajadzīgi cimdi. Mēs vienkārši tā kā makšķernieki mēģinam izvilkt ārā. Un redziet, tas notiek šādi. Ja mēs viņu mēģināsim izvilkt vienkārši ar karoti, var neizdoties, bet var pamēģināt. Bet ar pirkstiem mēs viņu tā kā piespiežam un gar trauku izvejojam ārā, lai šī čaumala nebūtu. Mēs pievienojam cukuru. Olu baltumam es pielieku 1 ēdamkaroti, bet šeit 18 ēdamkarotes, tā kā 1 ēdamkaroti 1 olu dzeltenumam. Galvenais nesajaukt skaitu. Ir. Tas mums izdevās. Un tagad mums atkal ir jāņem talkā mikseris, kurš mums palīdzēs sakult sākumā olu baltumu. Un pēc tam ar tām pašām putojamām lāpstiņām mēs varam putot olu dzeltenumu. Otrādi gan noteikti nē. Ja jūs sākumā saputosiet dzeltenumu un ar šīm netīrām lāpstiņām ar dzeltenumu, principā netīrām, bet ar dzeltenumu mēģināsiet putot baltumu, viņš jums nepatosies. Kādām jābūt olām? Siltām, augstām, svaigām? Olas es jau minēju, kad tām ir jābūt pēc iespējas ne ļoti svaigām, jo, ja būs ļoti svaigas olas, tas varētu būt viens no knifiem, kāpēc mums ir bijis, ka mums neputo olu baltums. Ja ir ļoti svaigas olas, tad viņš varētu neputot. Tad gan var mēģināt, ja viņš neputojas, ielikt leduskapī, izņemt ārā. Sākšu mikserēt olu baltumu. Un tad, kad ir mazliet pakults ola ar cukuru, mēs pievienojam tikpat ēdamkarotes miltus 18 un turpinam mikserēt. Principā abas masas ir saputojušās. Olu dzeltenums ar cukuru un miltiem. Un šeit ir olu baltums. Lai viņu pārbaudītu, var arī jums neizdoties. Varbūt arī man neizdosies. Bet apgāžot trauku otrādā, viņam nebūtu jākrīt ārā. Tad olu baltums priekš biskvīta ir perfekti saputojies. Un tas nekrīt. Tad mēs pievienojam olu baltumu dzeltenumam. Var darīt arī otrādi, pievienot dzeltenumu saputoto olu baltumam, bet tas lietas būtību un, manuprāt, arī biskvīta cepšanos principā nekādā veidā nevar ietekmēt. Cits pievieno pakāpenisku olu baltumu, bet es to pievienoju uzreiz un lēnām maisot iecilāju saputotajā olu dzeltenumā. Sākumā es tā kā iecilāju lēnām, bet pēc tam es cenšos viņu samaisīt. Principā viņš ir arī tāds skābā krējuma konsistencē.
bet gatavs biskvīts. Tad es ņemšu pannas ar formiņām un liksim tās cepties. Apakšā es lieku cepamo papīru un sagatavoju visas 3 jau gatavas. Tad es mēģinu sadalīt šos mastu visās 3. Nu tā, mīļie, biskvīti mums ir sagatavoti. Un ar karotīti mēs viņus izlīdzinām, lai viņi nav ar bedrītēm un ļoti kūkumiņiem. Un viņi dodās uz krāsni un cepās zeltaini brūni apmēram 12–15 minūtes. Bet tagad dodamies reklāmas pauzē. Šodien kopā ar kūku meistari Ilzi Kupču-Kūciņu cepam mājas biskvīta kūku. Biskvīti ir gatavi un cepās apmēram 15 minūtes. Tagad viņiem apakšā ir cepamais papīrs, apkārt viņi ir iekšā panniņā. Tad es ar nazīti apgriežu apkārt šīm maliņām un principā formē nost. Šis ir perfekti gluds sanācis. Ja kaut kur liekas, ka nav, to var vienkārši ar nazīti piegriezt tā kā klāt. Liekam apkārt un ļoti ērti mēs noņemam cepamo papīru. Un mums ir gatavs biskvītiņš, kurš ir izcepies. To mēs liekam uz zelta kartoniņu, ko es parasti izmantoju kūku pamatiņiem. Tad nav vajadzīgas paplātes un var iztikt bez šķīvja un pamatiņš ir taisns. Jo ļoti bieži, ka mēs ieliekam kūku šķīvī un šķīvis ir vienkārši ar augšā maliņām. Un tad viņš to kūku mums deformē. Nu labi, kā domā, uzmini, kam tiks tava kūka? Pateikšu tev priekšā dažus faktus. Tas ir kolektīvs, kas dara labus darbus. Tur strādā arī mūziķi. Viņi daudz runā un pie tam visu cauru diennakti. Viņi darbojas pašā Rīgas centrā, un viņi katru dienu redz gaili. Kas viņi ir? Ārpēc tā mīkla tik sarežģīta. Viņi dara labus darbus. Kurš Ziemassvētku laikā nedara labus darbus? Mums visiem tādi ir jādara. Tā varētu būt kāda organizācija, kas palīdz citiem cilvēkiem. Arī var būt. Mēs viņus ikdienā redzam, šos cilvēkus. Mēs viņus vairāk dzirdam. Vairāk dzirdam, viņus neredzam. Tas ir dzirdam, neredzam. Tas ir radio. Jā, tieši tā. Protams, tur jau 2 reizes nav jāmin. Tas ir Radio 5 Domu laukumā. Biskvīti mums ir izņemti no formām. Tie ir gatavi, lai viņus sāk dekorēt, bet pirms tam mums ir jāsaputo krēms. Krēms mums ir atzīsts, es viņus ieliku uz trauciņā, lai vienkārši saputotu, bet mums ir nepieciešams sviestiņš, kuru es ņemšu no šīs skaistās kastes, un kuru man piegādā veikals Barbora. Arī tad, ja kaut kas piemirstās, viņi to izdara ļoti ātri. Un sviestiņam ir jābūt tā kā istabas temperatūrā ļoti mīkstam. Man viņš šobrīd nav mīksts, tāpēc es viņu nesīšu uz mikroļņu krāsni un pataisīšu mīkstāku, lai pievienojot augstam vārītam krēmam, viņš vieglāk saputotos. Sviestiņš mums ir gatavs, viņš ir izkusis, gan drīz izkusis, nevis pavisam. To mēs pievienojam vārītam krēmam. Un ar mikserīti saputojam. Krēms mums ir saputots, un tad mēs sākam to saucamo kūkas būvēšanas darbiņus. Liekam vārīto krēmu saputoto. Citi liek otrādi, ievārījumu un krēmu. Es tā nedaru, jo krēms vieglāk klājās uz virsmas, ka tā nav ievārījums. Tad viņš var slīdēt katrs uz savu pusi. Man ir sagatavots rabarbaru pašvārīts ievārījums. Kādas zaptes ir vislabākās vai vispieprasītākās? Lauku tortē ir klasika, protams, dzērvenes, plūmītes, bet cenšamies tādus ievārījumus, kuri nav ļoti saldi. Jo savādāk tā kūka būs ļoti salda. Bet tomēr pastāsti, kā tu tomēr nonāci līdz kūkām savā dzīvē? Kā es nonācu pie kūkām? Ļoti vienkārši. Es strādāju, man pirmā darbvieta ir restorāns, kurā es biju viesmīle, tad restorāna direktora. Pēc tam es sāku mācīties juristos, strādāju tiesas sistēmā vairāk vai mazāk. Apprecējos, pieteicās ģimenē dēls, un viņš bija ļoti mierīgs. Un tā man kaimiņos dzīvoja
kaimiņiem ļoti jauka Karīna, kā es biju izveidojusi kādreizējo internetu veikalu Dabas Doba. Viņa zināja, ka es cepu kūkas. Tā mazliet. Un viņa man, principā, ieveda lauciņā, kad es tā sāku cept vēl vairāk. Bet, principā, kūkas jau ir mana bērnība. Es dzīvoju pie vecmāmiņas, un vecmāmiņa cepa saucamos robiskvīšus un ruletes. Un, kā es saku, es nāku no stipras ģimenes. Man mammai bija 12 bērni. Cik tev pašai ir bērnu? Pašai man ir 3. Lielākajam 16, daļa, kura es sāku cept, jo bija pārāk mierīgs. Mazākajam 4. Tas ir liels palīgs. Un visi ir saldumīļi. Jā, bet katrs ģimenē ēd savu kūku. Viens ēd lauku torti, vienam tas ir red velvets, vienam tas ir Napoleons. Tā kā, principā uz ballītēm ir jācep vairākas mazas, bet dažādas kūkas. Kūka jau ir sākusi iegūt savu kūkas svētku izskatu, un mēs viņu sākam ar kādu nazīti vai lāpstiņu, ar ko jums katram ir ērtāk, izlīdzināt augšu, un ir jānoiet maliņas, pie kurām mēs piestiprināsim sadrupinātus cepumus, riekstus, kas labāk katram garšo. Var arī būt grauzdēts sauzu pārslas, jo katrā novadā jau tā lauku torta ir Latvijā savādāk. Dekorācijas maliņām es izmantoju vienreizējo pārtikas dekorējumu maisiņu ar metālu uzgalīti. Uzgalīts var būt dažāds, es viņu izvēlos mazliet vairāk pavērtu. Ja arī gadījumā kaut kas tiek krēmā, nesaputojās kāds miltu burbulīts vai kaut kas, tad viņš neiesprūst ar tām maliņām. Tāpēc viņš vairāk ir pavērts vaļā. Es lieku viņu iekšā. Cenšamies viņu aizvērt ciet un spiest no augšas, jo, ja jūs spiediesiet pa vidu, tas var nākt ārā, tāpēc cenšamies viņu nelaist. Un tad, kad ir aplikts tas krēmiņš apkārt, lieku apkārt kūciņai sadrupinātus cepumus. Un tad, lai tā kūka būtu krāšņāka, es pievienošu ļoti kvalitatīvu produktu Magnum šokolādes krēmu. Ļoti ērts pievienošanai tieši šeit. Šis ir ražots Latvijā un ļoti kvalitatīvs. Jebkurš produkts, iebiezinātais piens, šokokrēms, vārītais riekstiņiem. Vienkārši jums iesaku. Ļoti garšīgs. Un ražots no dabīgiem materiāliem. Kūka ir gatava? Kūka ir gatava, doties uz kasti un braukt ciemos, bet kūkas sastāvdaļas ir šādas. Būs nepieciešams 18 olas kūkai, biskvītiem, katram biskvītam 6 olas. Tikpat daudz ir vajadzīgs cukurs un tikpat daudz ir vajadzīgi milti. Krēmam mums ir nepieciešams litrs piens, 8 olas un katrai olai reiz 3 ēdamkarotes cukurs, reiz 3 ēdamkarotes milti. Tad mēs pievienojam apmēram 350 gramu sviesta vai 2 paciņas sviesta. Atdzisušam krēmam saputojām un paņēmām vārītu ievārījumu. Būtu jābūt apmēram, teiksim tā, nepilnam puslitram burciņai. Un tad mēs salikām visu kopā un pašai augšņai mēs izvēlējāmies dažādas odziņas. Kūka ir gatava un dosies uz Radio 5. Radio 5 šobrīd norisinās Ziemassvētku akcija, un mēs šo kūku vedīsim cilvēkiem, kas vairāk šo akciju vada un ir kopā, lai viņa noritētu pilnvērtīgi. Es ļoti ceru, ka viņiem garšos un skatāmies, kā mums gāja. Ko tu dari? Ko es atnācu tevi apsveikt pie tirdziņa jāuzveic? Paldies, esmu bijis labs zēns laikam šogad. Man gan tā neliekas, bet paldies. Man gan liekas, ka viss ir labi. Paldies, milzīgi. Ko mēs šodien darīsim? Labus darbus, mēs nesīsim kūkas un citas gardumus no Barboras un Magnuma, lai iepriecinātu dot 5 komandu. Vajag viņus iepriecināt. Jo viņi dara, tik labu darbu. Un vajag visu komandu, arī tos, kurus jūs neredzat aiz stīklu, jo tur ir vesela komanda vienkārši. Tieši tos, ko neredz ikdienā, tam labam darbam mēs šodien iepriecināsim. Obligāti to vajag.
Čau, priecīgi! Un tā ir Ilze. Iepazīties, Ilze. Mēs esam izdarījuši ļoti labu darbu, Jāni. Nu, Ilze, pārsvarā Ilze. Es atnācu vienkārši palīdzēt panest. Es atnācu panest. Mēs gribam ļoti iepriecināt jūsu komandu, kas dara šo labo akciju. Dod 5. Cilvēkus aiz stikla, kurus neredz. Mēs izcipām ļoti gardu kūku, svētku kūkus ietveros un dāvinam to jūsu komandai. Visai Tā ir komandai. vecmāmiņas recepte, lauka torte. Nē, es dalos. Un te būs vēl, protams, visādi labākie labumi iekšā, ja? Visai komandai. Jūs darat svētīgu darbu. Tiešām svētīgu darbu. Cik jūs ilgi gatavojaties tam maratonam? Jūs viņu atklājāt decembrī, bet cik ilgi uz to visu iet? Nu, principā tas ir visa gada process, ko līdz šīs dot 5 beigsies būs izvērtēšana. Visi tehniskie gariņi lūgs pretenzijas, iebildumus par to, kas bija labi, kas varēja būt labāk. Būs izvērtēšana, un tad jau pavasarī mēs sāksim domāt, kas būs tā nākamā tēma, par kuru mēs iestāsimies, kuru mēs popularizēsim. Kas ir šī gada tēma? Šogad mēs iestājāmies par jauniešiem, kuri ir pakļauti riskam. Tie ir tie jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ, vai tie ir bijuši nelabvēlīgi apstākļi ģimenēs, vai kādi citi iemesli, viņi ir nogājuši no sliedēm, tā teikt, sākuši klejot, neapmeklēt skolu, darīt noziegumus, iespējams pat tikuši līdz cietumam. Un mēs šīs nedēļas laikā runājam par to, ka tā nav viņa problēma. Viņi nav vainīgi pie tā, kādiem apstākļiem viņi tika pakļauti, un tas ir mūsu līdzcilvēku uzdevums būt viņiem klātesošiem, būt tam atbalstam mugurkaulam, palīdzēt viņiem, atbalstīt, ieklausīties un darīt visu iespējamo, lai viņi nenonāk tādā situācijā, ka viņiem būtu jānonāk no šīm sliedēm. Tas ir rītīgi super, jo es esmu 3 bērnu mamma. Lūk. Un man ir pusaudzes 16 gadu. Manā ģimenē parasti ir tā, ka es dēlam saku, kā tev gāja šodien skolā. Viņš man saka, labi, jā, mamma sapratu, es zinu, ka tev labi neiedarbojās. Un viņam ir jāstāsta, kā viņam gāja skolā. Un man liekas, ka ļoti svarīgi, ka mēs arī vecāki, un ne tikai vecāki, vecāki, draugi, man liekas, ieklausamies tajos jauniešos. Kā es saku, es esmu mamma, 3 bērnu mamma, man ir 16, 10 un 4, man vēl viss ir priekšā. Ja ar pirmo liekas, ka tas slidenais posms jau būs aizgājis, tad vēl visi būs priekšā. Ar pirmo izmēģinās, zinās, ko uz pārējiem, tehnika būs gatava. Jā. Un ir svarīgi nenovērsties no šiem jauniešiem. Jā. Kad tu redzi, ka ir kaut kāda problēma, neuzlikt klapes uz savām acīm un skatīties uz otru ceļa pusi, bet tiešām palīdzēt, lai arī kā tas ir iespējams, vai tā ir aprunāšanās, vai arī, ko mēs šīs nedēļas laikā darām, vācam ziedojumus, lai tiem jauniešiem, kuri sauc šos palīgās saucienus, būtu vieta, kur apmesties, vai tikt pie kādiem speciālistiem aprunāties. Varbūt tās ir drēbes, varbūt tas ir kaut kas cits, kas viņiem tajā brīdī ir nepieciešams, lai tiešām novērstu šo iespējamību, ka viņi aiziet tālāk prom no šīm slēdēm. Ko jūs nolēdat saviem ziedotājiem un ko jūs nolēdat jaunajā gadā? Es domāju, ka svarīgākā ideja, ko nodot, ir tiešām nelikt šīs vapas uz acīm. Teikšu tev milzīgi paldies. Paldies jums par našķi. Lai našķi. ir garda, kafija un spēks turpināt šo maratonu, lai jūs saziedojat ļoti daudz un lai jūs atbalstat. Tiešām ļoti priecājos. Paldies jums. Un priecīgs Ziemassvētku. Priecīgs Ziemassvētku, laimīgi jaunu Jā, gadu. tiekamies nākamgad. Obligāti. Paldies, ka skatījāties ar mani kopā šo pirmo epizodi. Ja jums nav slinkums, varat sekot mums līdzi sociālajos tīklos, varat cept kopā ar mani kūkas. Ja arī neizdodas, rakstiet, komentējiet, kas nesanāca, kas sanāca, sūtiet bildes. Mēs jums noteikti palīdzēsim. Un ja ir kāds, kuru jūs gribat iepriecināt, droši rakstiet. Mēs noteikti centīsimies sagādāt kādam lielu prieku. Uz tikšanos 2. epizodē.